nāk, ko tad? Šobrīd, es saprotu, ka viņš tad arī spēlējās. Tas tāds paņēmiens. Viņš ir kripists. Viņš skatās tā. Pagriez galvu tā. To galvā? Ingmār, kā tev liekas, vai mums ir labi viss tā filmēšana iekārtot? Tā varētu būt priekš kādas tādas foršas filmas? Jā! Klausies, Ingmārīt, tu man nevari izstāstīt tādus noslēpumus. Tu jau te būsi saskatījies. Tu te, cik es saprotu, ar Aivaru Frēmanu tiecies gandrīz katru dienu. Vai tu mums nevari kādu, teiksim, tādu noslēpumu izstāstīt? Tu nezini, kāpēc viņam, piemēram, iznāk tādas smukas filmas? Kā tu domā? Nu, nezinu, varbūt, ka tāpēc, ka viņš labi filmē. Cik? Viņš jau faktiski nestāv pie kameras, bet montē. Tu domā, ka visu lieta montēšanā? Nē, jāfilmē un viss, kas jau jādara. Es jau arī taisu vispār filmu. Kādu filmu tu taisi? Nu, tādu, tev interesē nosaukums. Kastens ūdenī. Es kaut kur līdzi. Pagaidi. Kāpēc tev kastens ir ūdenī? Es esmu dzirdējis par tādu filmu, kur saucās Ābols upē. Tu neesi ietekmējies kaut kā radoši? Nē, es esmu izdomājis, atradu kino studijā kastani, jā, mētājās tur, un es paņēmu un bīju. Un tad iemet ūdenī? Nē, filmēs to. No kasteni, Jā. Ielgs aizklāņu te un filmēs. Kā tev liekas, vai tāda kino filmēšana tas būtu tāds labs vīriešu darbs? Jā. Klausies, vai tu pazīsti tādu onkoli, kuram ir vārdiņš Krišjāns Barons? Jā. Jā? Kas tev pastāstīja par tādu onkoli? Mamma. Jā, un zini, kāpēc viņš ļoti tik slavens visās malās. Viņš savāca ļoti daudz tautas dziesmas. Tā bija ģeniāli. Un līdz ar to viņš kļūst tik slavens. Bet es zinu, ka, kad tu esi tādu vienu puiku spēlējis, kuram arī bija tāds pats vārds. Arī viņu sauc par Krišjānu Baronu. Vai tā varētu būt bijis? Nē. Varbūt, ka tu esi to noskatīsies kādā filmā, un tas bija cits aktieris. Tu domā, ja? Jā. Tu pats neesi nevienā filmā piedalījies, tu tikai pats filmas taisi? Nē, esmu jaudus. Dilpestīvi mums vēl ir ar mani bērnībā. Kas tev patīk filmās izstāst man lūdzu? Kādas filmas ir labas? Tas līderis rezervātu. Kāpēc tā ir tik laba? Bet, ka tev to taisa cītis. Visas filmas, ko taisa cītis, tās ir labas?
Es tā domāju. Vai tu man vari izstāstīt, kas tur ir tas labais tajās filmās? Tu tiešām kaut kāds savāds no visādiem lībiešu, visādiem ciemiem tur. Tas tev patīk, ja? Jā. Un tu man vari izstāstīt, kā filmu montē? Man ir tāda montējumā mašīna. Vai tu varētu parādīt, varbūt? Tas nav te pie manis. Šeit. Tas ir brīvs celā, kur cits dzīvo. Un vispār, kas ir cits, ja tu man izstāstītu tuvāk? Cits ir... Pagaidies kādu. Viņš tev ir pazīstams labi? Jā. Viņš man ir vecs tēvs. Vai vectēvs? Vectēvs, ja? Jā. Tā ir. Vai tu esi redzējis, kā tā ir filmas? Pats redzējis, esi bijis kādā filmēšanā līdzi? Ko tur dara visi? Kā montē, jo es visi kinostudijas montējumu šeit istabā. Bet tu man tā neizstāstīji, kā tur bija tā montēšana. Tur tāds milzīgs šitāds galds. Un tur ir tā... Un tur ir tāds milzīgs galds, ja? Un tur ir visādi ripuļi, visādi puķi. Tie ripuļi griežas, tinās. Un tā tur lentas, kad šitā... Un tad tas ir pātrināt lentas, piemēram, šitā griež, un tad atrad. Un tad? Tā ir tā montēšana? Nē, un vēl viņu tādās montējumā mašīnā. Te ir tas tāds, tu kloķis nospiež, izspiež pelnīšu, kas tur. Un tu pieliec te pie tāds nebūs kloķis. Un tu uztien pielīmē, te tā pielīmē. Lāk. Tas tas kloķis izspiež pelnīšu un man noņem nost. Un tad ir gatavs. Un nogriež sevītas skaču. Un tad filma ir gatava? Nē, filmas gabaliņš viens iementēts. Filma taču vēl jāattīsta un viss, kas ir filmu jādara. Labi, paldies. Vai viņš arī ir aktieris? Vēl nē. Bet tad tu gribi teikt, ka es tu neesmu pareizi sapratusi tajā filmā? Tad tu nemaz neesi piedalījies tajā Krišjāņa Barona filmā? Nē. Īstenībā tur ir kaut kādi drusciņi meli notikuši. Aktieris tas ir. Man gan atceros. Ko tu tieši atceries? Tikai vienā filmā es esmu tēlos Krišjāņa Baronu. Un kas tad tev tur bija jādara kā Krišjānim Baronam? Tu tur tās tautas dziesmas vāci? Nē, es tur brāpos tas liekti vēl, un tas tārēji. Šitais ir mans sekretārs. Paldies. Jā, bija telefons. Un filmas, kur tev stāv? Filmas? Jā. Visas filmas, ja? Jā. Filmu gabals tāds. Un es tos iegaišos, jā? Un viss. Es tos montēju ārā.
Brāķis. Tas ir brāķis, ja? Jā. Atos arī tas, ja ir kaut kas krāsams un nekas tāds tam līdzīgs tur nav. Saprotu kaut kādu tādu baltumu, ja? Un kaut kādu tādu. Un tur kaut kāds tāds kalniņš un tā. Un to es iemontēju filmā, jo tās ir Laivas Rīgas. Tur pie Koksraga. Tās piemineklis jūrā gājējiem. Tas būs tavā filmā viss? Nu, ja to es jau esmu iemontējis. Tā būs tā filma par to kastaņas ūdenī, ja? Jā. Un to gabalku uz kastaņas ūdenī to arī iemontēs. Kā darbojas šitais te pietustoja. Un te tās viens, divi un tikai līdz četri. Un tad Labi. Bet tu man, ja tu man... šitā te. Jā. Bet tu man par filmām negribi vēl kaut ko izstāstīt? Kādas filmas tu skaties mājās? Tev ļauj skatīties filmas? Vai tu... Te man ir pie Sinties, jā? Tā ir man draudzene. Te palic tāds, es sasiku podā, un tur teicu filmē, un es sasiku, un tur pēdējā toalete. Toreiz, kad mēs skatījāmies tādu nezinu, kāpēc bija pēdējā toalete. Nu, tam mazam zafanam. Tad tev ar kino, es saprotu, vairāk saistās tādas nebūšanas, ja? Visādi tādi pārpratumi. Jā. Un tad aizklāļos mums ir tāds aparāts, kur skatās tādas dažādas filmas. Var skatīties tādas vīsfilmas. Tāds aparāts. Nu, kaut ko Rudolfs varētu parunāt. Es arī domāju. Kaut ko varētu Rudolf. Labdien. Labdien. Tu viņu, Rudolf, mums jāsāk, kā viņš izdarīt. Tu viņu nopēdīt, es pretī, viņš ir tā, nu, tu blosā. Viņa brāčē. Atliek patās, ja? Jā. Ļoti labi jau spējuši. Vai tu nevari izdomāt kādu filmu, kurā varētu piedalīties arī tās brālis? Nu, varētu jau izdomāt. Varētu jau uzfilmēt, bet mums ir tāda video kamera katūra. Tā, ko filmē. Tā nav Te raidījumu. Tā nav īpaši laba? Nu, tāda paša ir filmēta tā, kas ir brīvības. Un tur mēs ēdam olīves, un tur bija brāļķīgais kaut kas tāds. Un tur mēģina, nu labi, neko nečakarēsies. Un cits izrādās noskriedis horses, to zaļo podziņu. Un tā nekas nebija iznācis? Nu, kaut kas jau bija. Nu, tu jau kādreiz vari pastāstīt, ja... Man teica strādā pie kameras. Vai tagad jūsu ģimenē visi vīrieši principā strādā ar kamerām, ja? Un, piemēram, mamma ir arī televīzijā strādā. Un, piemēram, es esmu
trīs, tādā raidījumā kalnu. Un tur jau tu biji tikai skatītājs, nevis aktieris. Jā, kalnieku ballē. Es teicu, stāvēju pie kūciņu galvu. Ēdu tās kūciņas. Un tad, kad bērni aizgāja spēlēties kalnieku, ja, tad parādīja, kā es māku nodot. Tad īsi iestādā pie mikrofona. Kā tu domā, vai visi pieaugušie cilvēki strādā ar kamerām un filmē? Nu, nē. Ir jau visādas profesijas. Bet tev patiktu tāda profesija? Nu, ar kamerām, kur strādā un tā, kinotājs. Jā. Varbūt cits teikt varētu dušķi parunāt. Nu, varbūt, jā. Bet ar abi ar Rudolfu. Es saprotu, ka tu te mums vadīsi visu to lietu, ja? Tu atstāsit mums kā te visu to lietu organizēt. Rudolfam iztevi. Nu, aktieris viņš bija maziņš, tad ļoti ir tikai bildīt saglabājusies. Nu, pats kadrs, jā, tas visiem ļoti patika, jo bērni jau ir bērni, viss, ko viņi dara, tas viss ir interesants. Kas tā ir par tādu lietu, ka režisori, parasti kinematogrāfiski ļoti labprāt iefilmē savus bērnus un, piemēram, nekad neiefilmē savās filmās, piemēram, sievu? Tas nav taisnība. Ir taču, nu, teiksim, lielākā daļa viss Krievija vai amerikāņu aktieri, piemēram, režisori sievas vien filmē gandrīz. Nu, kamēr padzēna viņas atkal, kamēr nāk nākoši. Nu, bērnus, es nezinu, man grūti spriest, ko citi dara. Bērni jau viss ir jauki, tāpat kā suņi un kaķi. Jūs tagad varēsiet spriest pēc tā, cik veci ir jūsu filma, pēc tā, kā jums sauc blakus ir Ingmārs. Tajā, teiksim, vai tajā priekš jums ir kaut kas, nu, principiāli svarīgs atstāt kaut ko it kā no sevis, no tā laika, piemēram, caur to, ka jūs tur savu mazdēlu iefilmējat, vai tikpat labi jūs būtu varējuši kaut kā citādi? Jums tas bija it kā likās svarīgi, ka tajā filmā iefilmēt tomēr kaut ko atstāt kā autogrāfu. Man bija toreiz doma vispār daudz vairāk iefilmēt tādus arī pazīstams cilvēkus, kas nav aktieri, ja. Bija sarunāts, piemēram, tajā dancošanas skatā Kāzās Brīvdabas muzejā, ko filmējam, ka Imants Kalniņš atbrauks pie tiem muzikantiem, kā viens no muzikantiem, ja. Tad vēl bija runāts